iecer bija, ka būsim 7. Un 7. dalībnieks šeit nav ne manas vai manu kolēģu vainas dēļ. Mēs aicinājām cilvēku, kas pirms vairākiem gadiem ir iestājies zemesardzē, nu, es pat teiktu, drusku karjeras taicījis, varētu teikt tā, no privātām sektorām, pilnīgi nesaistītām jomām, no radošām industrijām. Un tā atbilde bija, jā, ir gatavība nākt, bet vajag akceptu no zemesardzes štāba. Prasījām akceptu. Akceptu neiedeva. Nebija nekādu argumentu. Es skatos, Pudēnkungs, uz jums kā bijušo zemesardzes komandieru, jo man te arī viens otrs cits zemesargs, un mums te šodien plejādi ir ar zemesargiem vai rezerves cilvēkiem. Akceptu neiedeva, argumentus neiedeva, nekādus, kāpēc nē. Un, lai gan neprasīja, mēs neprasījām, sāka teikt, ka varētu iet cits cilvēks. Un vārds uzvārds, kurš strādā valsts sektorā, kas man liekas zīmīgi šajā jomā. Pirmkārt, man šī situācija lika, un es arī esmu uzstādījis jautājumus, uz kuriem man liekas, ka vēl nav nekādas atbildes šovakar saņemts. Man šī situācija lika aizdomāties, kāda ir izpratne bruņotos spēkos par mediju redakcionālo neatkarību un cenzūru. Bet tas ir tā šaurāk skatoties. Bet plātāk man tas liek aizdomāties par to atklātības, progresīviem atklātības jautājums ir ļoti būtisks un caurspīdīgam jautājums. Mums ir situācija, ka mums ir 1, 2, 3 skandalos iepirkums vienalga, vai tur bruņtransportieris uz postamenta vairs nestrādājošs vai pilnīgi funkcionējošas lietas. Mums ir situācija, kad citās valstīs mēs redzam kaut ko atklātāku vienā vai otrā jautājumā, kas Latvijā nav pieejams. Un galā es pie šī nonāku, ka viss tas caurspīdīgums un atklātība ir pret korupciju, par uzticēšanos. Uzticēšanās ir liela bruņotiem spēkiem Latvijā, bet ne tik liela kā kaimiņos. Man ir lūgums parunājam drusku par šo, ministra kungs. Vai jums šķiet, ka šo konkrēto piemēru kontekstā un atklātības un caurskatāmības kontekstā mums viss ir kārtībā? Atklātība ir ļoti svarīga. Arī es kā ministrs to esmu līdz priekšplānā un kopumā tieši tā, kā jūs teicāt, arī ka progresīviem atklātība ir viena no prioritātēm. Mēs esam nākuši ar konkrētiem dokumentiem, ar konkrētiem publiskotiem dokumentiem par mūsu spējām, par mūsu plāniem, protams, cik to var atļauties, attiecībā uz aizsardzības nozaru. Un to arī turpmāk arī turpināsim darīt. Tā ir absolūti mūsu apņēmība. Tur viss kārtībā. Es domāju, ka tur var vienmēr pilnveidoties, vienmēr var dot papildus, bet skaidrs, ka šeit ir šī robeža jāapzinās, šis līdzsvars jāapzinās, cik tālu mēs, teiksim, varam arī sniegt informāciju, piemēram, konkrēti par bruņoto spēku plāniem. Tā kā skaidrs, ka tie plāni, kas ir nenoliedzami, paliek ar bruņoto spēku rīcībā. Tie ir arī pēc likuma noteikti konkrēti aizsardzības objekti. Bet tas nenozīmē to, ka par finanšu izdevumiem, par to, kāds ir mūsu spējas, ko mēs ir iegādājamies. Ļoti lielā mērā tas ir jāstāsta, un es domāju, ka to mēs ir aktīvi darām. Kāda problēma arī? Jo pēdējā gada laikā mēs esam to arī aktīvi darījuši, gan attiecībā uz NBS ir kāda problēma arī? Plānu. Kādā ziņā? Jebkādā ziņā. Šajā jomā ir kāda problēma? Problēmas, domāju, ka ir atrast to pareizo līdzsvaru, cik tālu mēs varam aiziet ar to, ko mēs varam teikt, lai mēs neiedot pretiniekam informāciju, ko pretinieks var... Es jau šajā konkrētā ziņā, es jau nedomāju, ka zemesargam jānāk šeit uz studiju un jāstāst valsts noslēpumu. Viņam ir varbūt saraksts, viņš parakstās, ko viņš neizpauž, bet viņš ir arī pilsonis. Par konkrēto gadījumu es esmu informēts šobrīd. Respektīvi skaidrs, ka šeit noteikti detaļas tad varētu jau padiskutēt tālāk, bet tie principi noteikti ir tādi, ka jāruna zemesargam vai karavīram ir konkrēti par zemesardzi vai bruņotiem spēkiem, tad, ja gadēji šie principi ir tādi, ka karavīrs vai zemesargs saskaņo to ar savu komandieru. Mans jautājums jau nebija, ka nav jāsaskaņo. Mans jautājums bija, ka nav argumentu. Jautājums, cik jūs zināt par šo situāciju? Līdz ar to, jā, respektīvi, konkrēti jautājumi par zemesardzi, tāpat kā bruņoto spēku gadījumā, nenoliedzam, ka varētu tik nominēts ar cilvēks, kas, teiksim, šīs lietas var izstāstīt arī detalizētāk. Tas ir, ministra kungs, mans jautājums. Kas nosaka, kas uz šo raidījumu un uz citiem manu kolēģu raidījumiem nāk? Zemesardze un NBS komandēs mani? Ko aicināt? Nē. Noteikti, ka te ir izvērtējums arī no štāba puses par to, vai konkrēti cilvēks par konkrētiem jautājumiem varētu vislabāk atbildēt. Es domāju, kā viņi zina, kāpēc es aicinu konkrēto cilvēku? Šeit ir zemesargi, kuri ir kā konkrēti
teiksim, konkrēta organizācija pārstāv, neviens viņiem nav liedzis vai nemaz arī varētu liekt viņiem piedalīties gadījumā. Ja jautājums ir principā konkrēti pārstāvot zemesardzi, tad es neizslēdzu, ka šajā gadījumā zemesardze pārstāvot sevi. Pudankungs, vai jums ir komentārs par šo jautājumu? Jautājums ir, protams, vai attiecīgais zemesargs tiek aicināts kā zemesargs vai kā pilsonis. Gan. Tātad kā zemesargs ievērojot visus noteikumus šajos apstākļos jau vairākus gadus šie nosacījumi ir tad, kad mēs gan ikgadēji atgādinam šeit arī pārstāvošiem zemesargiem par to, ka gan pie savām bāzēm novērojot aizdomīgus gadījumus, kad mēs tiekam novēroti, gan arī komunikācijā ar cilvēkiem, kas jūs uzrunā. Tā arī žurnālistiem, kas aicina sniegt kādu komentāru vai ko ir noteikti. Prasības, ka katram ir jāinformē par to. Savu komuņķēdi prasot atļauju, vai es to varu darīt, un mēs savukārt izvērtējam, vai tie jautājumi, kas tiks uzdot, atbilst šī attiecīgā karavīra zemesarga zināšanām. Tie topiki, ko es šeit lasu, nebija gluži zemesargs gatavs runāt par šiem jautājumiem, par ko mēs esam gatavojušies šeit runāt, visticamāk. Kā jūs to izvērtējāt? Tā mēs tieši arī izvērtējam no tā, ko zemesargs dara savā apakšvienībā, kāda apmācība viņš ir izgājis, cik ilgs ir dienests bijis, kas ir viņam zināms. Un ņemot vērā, ka tas ir gadījums, kas var ietekmēt arī vispārējo zemesargu attiecību, katrs precedents var radīt to, ka neusticēšanos kopējai sistēmai, integritāti pašā vienībā. Un tagad paskatāmies no otras puses. Vai šāda te izvērtēšana, varbūt viņš izmuldēsies pa daudz kritiski, mums pašiem nērti. Labāk aizsūtīsim tādu, kas lojāls, kas neko kritisku nepateiks. Bet tāds arī var būt izvērtējums jūsu štābā, var? Tāds arī var būt izvērtējums. Tieši tā mēs novērtējam par to, kas ir zināms. Un jo mazāk kritika, jo mazāk problēma. Mēs vairāk skatāmies par to, vai ar zināšanām var kādu informāciju sniegt, kas mums ir noderīga šajā diskusijā.